Anna Kūla ar savu dziesmu Жизненная река. Un vēl viena dziesma Никто тебя не любит, как я, kur izpildīs Egils Kurpnieks. Tā kā jā. Man gan Ingu neļāva maldēt, lai nekavē laiku, bet es tomēr izstāstīšu. Man bija vecmāmiņa, tēti, mamma no Krievijas. Mīlestība viņa bija atradusi uz Latviju. Un viņai, protams, piemita parastie vecmāmiņu Niķi un Stiķi. Viņa bija strādīgākais, mīļākais, uzticamākais, foršākais cilvēks, kādu vienu es esmu pazinis. Viņa prāta sažēlot, palutināt, savākt un pārbarot. Pārbarot nevis pa vienkāršo, bet pārbarot garšīgi un pārbarot upatās. Mēs visi no viņas pēc šādām pusdienām vai vakariņām nevis gājām mājās, bet vēlāmies kā tādi krievu končiki. Un tad no redz, par nākošo dziesmu runājot, viņi man atsauc atmiņā šo brīdi, kad mēs tā sēdējām tajā mazajā padomu laika dzīvokļa virtuvītē, pārēdušies un laimīgi, un stūrī vecais kasešnieks spēlēja kādu krievu romāns, un tas, kurš to pieēdis spēja ievilkt telpu, tas klusām laida līdzi. Un kaut es toreiz biju kāds parasts students, un makā man nebija ne graša, tomēr tie bija mani pārticības un miera laiki. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И ну, кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листва на земле? Ну, кто тебе сказал, что ровно осень я не приду, любимая, к тебе? Ну, где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И вот стою в вагоне у окна, а за окном чужая сторона. И вспомнил я в тот миг твои глаза, любимая, хорошая моя. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце